nezinu, vai man ir daudz vairāk ko teikt par šito tēmu, bet es arī ļoti priecājos, kad ir cilvēki, kas rūpējās ne tikai par sevi, bet arī par citām būtnēm. Un jūs esat atnākuši, un paldies arī Ilzei un galerijai, un visi, kas piedalījās šī pasākuma organizēšanā. Es īsti nezinu, ko es varu daudz teikt. Es būšu priecīgs, ja jūs uzdosiet kādus jautājumus varbūt. Es, būdams budisma mūks, varbūt mani viedokļi ir mazliet, ne jau pretēji, bet mazliet savādāki, varbūt bišķi sarežģītāki. Un tādēļ es arī īsti nezinu, ko jums tā daudz teikt. Es negribu iedziļināties varbūt budisma psiholoģijā vai filozofijā pārāk, atskaitot, ja jums tas interesē. Īsumā tas pasaules skatiens ne tikai budismā, bet arī citās Āzijas reliģijās vai filozofijās ir tāds diezgan plašs. Un kad ir visādas sfēras vai pasaules sfēras un veidi, kā būtnes pastāv, kā dzīvo. Un divas no tām ir mūsu cilvēku sfēra, ko mēs labi pazīstam un izjūtam, un tad arī dzīvnieku sfēra. Tās ir tās sfēras, ko mēs redzam ar savām acīm šī pasaulē. Tur mēs ieskaitītu starp dzīvniekiem ne tikai lielos dzīvniekus, bet arī mazos dzīvniekus. Arī ieskaitot kukaiņus un pat vēl varbūt mazākas būtnes. Un visām dzīvām būtnēm piemīt apziņa, prāts. Un viena no prāta funkcijām vai sastāvdaļām ir jūtas. Ja? Jūtas ir patika, nepatika. Arī saka, ka ir neitrālā jūta. Tā kā mēs paši redzam, kad kādreiz mums ir patīkami, kādreiz nepatīkami. Un tāpat, tieši tāpat ir arī dzīvniekiem. Arī līdz kukaņiem. Un ir tā, ka mēs kā cilvēki, mēs varam izteikt, mēs varam komunicēt konceptos, vārdos, savas jūtas un savas emocijas. Ja? Ne tikai izrādīt ar kaut kādām skaņām vai ķermeņiem, expressions, izskatiem. Izpausmi, jā. Mēs redzam, ka lielie dzīvnieki, kad mēs arī varam saprast, ka viņiem sāp, ka viņi kaut kādā mērā, ka viņi ir nelaimīgi. Ja? Bet varbūt ar mazākiem atkal grūtāk. Man liekas, jo mazāks ķermenis, jo grūtāk mums uztvert viņu komunikācijas. Vai ne? Mums grūti saprast, vai mušai sāp vai nē, vai viņa ir laimīga vai viņa ir nelaimīga. Bet tas jau nenozīmē, ka viņas apziņa vai prāts neko nejūt. Es pats zinu, kad es biju jauns,
kad es dzīvoju Austrālijā, es piedzimu Austrālijā. Un, kad es arī makšķerēju, un arī arī šāvu trušas Austrālijā, ļoti daudz savas trušas. Un es atceros, ka man bija kaut kā nērti. Bet tāpēc tas bija it kā sports, un tad es neļāvu sev domāt par to, ko tas dzīvnieks piedzīvo. Ja? To vienkārši izslēdz no prāta. Tā es atceros. Līdz tam, kad es sāku mēģināt praktizēt budismu, un tad es sapratu, ka tas nav pareizi to izslēgt. Nav pareizi neko izslēgt. Vajag atklāti apzināt viss, kas notiek sevī un kas notiek pasaulē un kas notiek ar citām būtnēm. Kā psiholoģiski, tas ir no apziņas viedokļa, kā atšķirās dzīvnieki un cilvēki, ir, kad pamatā jau visas tās prāta funkcijas ir tādas pašas. Bet tā atšķirība ir, ka mums kā cilvēkiem mums piemīt inteliģence. Ja? Tas nozīmē, ka mēs varam domāt, mēs varam izmantot loģiku. Bet tas ir tas, kas dzīvniekiem nav. Viņiem nav tāda iespēja. Mēs sakam, ka dzīvnieki pārsvarā reaģē un funkcionē pēc ieradumiem vai instinktiem. Ja? Pēc kaut kāda ieprogrammības. Jāpiedod man latviešu valodu. Jā. Bet mums ir lielāka brīvība ar mūsu domāšanu, un mūsu prāts ir inteliģence. Nozīmē, ka mēs daudz ko varam vairāk apzināt, un mums ir spēja domāt ar loģiku. Un mums ir iespēja lietas saprast. Tā kā mums ir tās pamatā emocijas un reakcijas, kas arī dzīvniekiem. Un, diemžēl, es domāju, ka mums kā cilvēkiem mēs arī daudz ko darām un mēs dzīvojam nepārāk atšķirīgi no tā, kā dzīvnieks dzīvo. Citiem vārdiem sakot, ka mēs, diemžēl, neizmantojam mūsu inteliģenci pārāk. Ne tuvu pie tā, ko mēs, cik mēs esam spējīgi. Bet tā lieta ir, kad mums ir inteliģence, un es domāju, arī starp cilvēkiem morāli ir tā, ka cilvēkam, kuram ir vairāk inteliģence, kurš ir spējīgāks domāt un būt radīgs, radošs. Kad faktiski mums kā cilvēkiem ir atbildība. Tāpat kā pieaugušam cilvēkam, piemēram, ir atbildība pret bērniem. Tāpēc, ka bērni vēl nav attīstījuši savus domāšanas spējas. Ja? Tā kā mums kā pieaugušiem mums ir atbildība sargāt, aizsargāt un palīdzēt, audzināt bērnus.